Labvakar visām, kuras varēs šovakar pievienoties, un labdien, vai labrīt, vai labvakar tās, kuras klausīsies ierakstā. Pirmkārt, esmu ļoti, ļoti priecīga par to, ka varēju izveidot šādu grupu un šovakar šādu sarunu veikt. Un sākumā gribu pastāstīt par to, kā tad viss sākās un kā radās sieviete kā visuma centrs. Tātad 2021. gadā man radās ideja izveidot šo Facebook grupu, kurā apvienot sievietes, kuras kaut ko rada, dara, un kuras var piedāvāt savu informāciju vai savas lietas citām sievietēm. Var sakot, radīt telpu, kurā sievietes var apmainīties ar sev noderīgām lietām. Šī grupa tātad strādā jau 5. gadu, tur ir vairāk kā 4000 dalībnieces. Nu, varbūt nav tik aktīvi, kā varētu vēlēties, bet ir vieta un ir telpa, kurā sanākt un kopā un dalīties. Tātad pēc šīs grupas izveidoju tālāk gavēņa grupu, jo man likās, ka ir jāizveido kāda prakse, jāpiedāvā sievietēm kāda prakse, ko es pati jau veicu, un tātad jau 2 gadus vadīju šo gavēņa grupu, kurā sievietes 2 reizes mēnesī varēja ievērot šos gavēņus ar nodomu. Ja, tātad veicām šo praksi, lai pievērstos šai apzinātībai, lai pievērstos savam ķermenim, lai uzlabotu savu dzīvi, atceroties par to, ka neesam tikai ķermenis, bet esam arī kaut kas vairāk un strādājām ar sev svarīgām lietām. Kāpēc esmu šeit ierakstījis pirmajā slaidā jaunā ēra 2026 un kāpēc esmu to tā nosaukusi? Tāpēc, ka tiešām mēs šogad ieejam pavisam jaunā enerģijā, mēs ieejam jaunā, nu tā varētu teikt, burtiski visuma plūsmā. Es šeit runāju pēc rietumu astroloģijas, ja, tātad es esmu mācījusies gan rietumu, gan vēdisko astroloģiju, bet šīs tālās planētas, kas nosaka visuma, nevis visuma, bet mūsu planētas laikapstākļus, jeb to kopīgo fonu, netiek vēdiskajā tradīcijā tik plaši aplūkotas, tāpēc šobrīd runāšu no rietumu astroloģijas skatu punkta par tālajām planētām, kas ir Plutons, Urāns un Neptūns. Un šīs planētas, tātad šī pagājušajā gadā jau Plutons un šogad Neptūns un Urāns mainīja savas pozīcijas no ļoti kardināli pretējām zemes un ūdens zīmēm. Mēs pāriesim uz uguns un gaisa zīmēm, kas būs turpmākais fons, nu jau 11 gadus turpmākos. Pavisam cita enerģija, ļoti ātra enerģija, ļoti eksplozīva enerģija, tāda enerģija, kura prasa vadību un kura prasa apzinātību. Ja kāda varbūt ir lasījusi manu gada prognozi, tad es šo gadu nosaucu par mentālās veselības gadu un arī uzskatu, ka ļoti, ļoti liela nozīme šajā gadā būs tam, ko mēs domāsim, jo tā kā šīs enerģijas būs uguns un gaiss, ļoti, ļoti spēcīgi manifestēsies viss, ko mēs domājam, ko mēs pasakam, un kāda ir mūsu iekšējā būtība. Tāpēc uzskatu, ka šis kurs ir kā veltījums tam, lai mēs kļūtu apzinātas,
ikdienā, lai mēs mācītos pārvaldīt savas maņas, lai mēs mācītos iet šajā jaunajā ērā, kā jaunās pasaules veidotājas, piepildot to ar gaišu un pozitīvu un skaistu enerģiju. Tā tad iesim uz nākošo slaidu, es jau te aizrunājos nedaudz. Tā tad pirms runāju tālāk, varbūt pastāstīšu, kas es esmu un kāpēc man radās šī ideja. Un tātad par sevi varētu teikt, ka es esmu cilvēks, kurš no bērnības lūkojies zvaigznēs un vēlējies saprast visuma uzbūvi, likumus un kārtību. Ja man jāatcerās savas bērnības mīļākā nodarbošanās, tad es biju tā mazā Agnese, kuru sēdēja vakaros pie loga un lūkojās zvaigžņotajās debesīs un vēroja, kas tur notiek un domāja, kas tur dzīvo un kā viņiem tur iet un kur viņi tik tālu ir un kad es varētu tur doties. Un es visu laiku gaidīju, kad parādīsies citi planētieši un es varēšu ar viņiem satikties un un varēšu uzzināt ļoti daudz interesantas lietas. Man tas viss fascinēja, aizrāva, un šobrīd vēl joprojām liekas ļoti, ļoti saistoši. Tātad savu apzināto profesionālo izvēli sāku kā mediķis, mana izglītība ir medmāsa, pabeidzu 2. medicīnas skolu, arī strādāju slimnīcā, un tur es iepazinu cilvēka fizisko ķermeni kā brīnišķīgu instrumentu, kā brīnišķīgi ģeniāli uzbūvētu sistēmu, kas, manuprāt, ir visa visuma atspoguļojums. Tātad, ja mēs zinām un saprotam, kas notiek mūsu fiziskajā ķermenī, mēs arī varam nojaust, kas notiek lielajā visumā, jo tas viss, gan ķermenis, gan mūsu orgāni, gan mūsu šūnas, viss ir atspoguļots arī lielajā, un mēs esam tas mazais visuma atspulgs. Tās ir manas domas, un tā es uzskatu, un no šī izējot arī būs vairākas manas lekcijas par to, kā orgāni ir saistīti ar dažādām planētām, un kā mēs varam uzlabot savu veselību, un tā tālāk šajā kursā. Mana nākošā izglītība bija psihologs, jo man likās, ka viss neaprobežojas tikai ar fizisko ķermeni, ka ir jābūt tur kaut kam vairāk. Un studējot psiholoģiju, es sapratu, ka arī ar šo man nepietiks, jo tur jābūt vēl kaut kam vairāk. Un es nekļuvu par konsultējošu psihologu, jo es aizgāju mācīties astroloģiju, kas man likās tajā brīdī kā brīnišķīgs instruments sevis izzināšanai, jo man likās, ko tas psihologs tur varēs 10 reizes mani iepazīt, ja es, paskatoties astroloģiskajā kartē, uzreiz varu saprast, kas tam cilvēkam ir lielākā problēma un kā to atrisināt. Protams, viss nav tik vienkārši. Mācoties 1. kursā, man likās, ka es visu zinu par astroloģiju un es esmu astroloģijas guru, bet šobrīd jau 20 gadus gan konsultējot, gan strādājot ar astroloģijas tēmām, gan dažādos TV raidījumos, gan rakstot un esot šajā visā iekšā, es saprotu, ka tam visam ir tiešām kosmisks mērogs, un šī izzināšana un kontakti ar šīm enerģijām ir visa mūža ceļa vērti. Paralēli šīm savai astroloģiskai darbībai es interesējos arī par jogu, vēdām un ajurvēdas zinībām. Pabeidzu Latvijas Universitātē ajurvēdas speciālista kursu Indijas studiju centrā,
kā arī esmu jogas instruktors. Interesējos arī par latvisko tradīciju, esmu pirtniece, kura gan strādā šobrīd tikai savā ģimenes pirtiņā. Mācos šobrīd aromaterapiju un vēl daudzas un dažādas lietas savā dzīvē esmu apguvusi, jo uzskatu, ka, jā, esmu ierakstījis, ka esmu mūžīgā dzīves pētniece un jaunu ceļu gājēja. Jā, es tāda esmu, jo man šķiet, ka cilvēks, kurš pārvalda vairākas metodes, tāpat kā rietumu astroloģija, vēdiskā astroloģija, ķīniešu astroloģija, un šobrīd vēl nācis ir cilvēka dizains klāt, kas man arī liekas ļoti interesants un ko es nedaudz pārvaldu. Ja cilvēks pārvalda vairākas prakses un vairākas tehnikas, viņš jebkurā tam piemērotā brīdī un pēc vajadzības var izmantot dažādus instrumentus. Tas ir tā kā ķirurgs vai tā kā dārznieks nestrādā tikai ar vienu skalpeli vai vienu lāpstiņu vai vienu otiņu. Mākslinieks neveido savu audeklu, tāpat arī es, strādājot savā profesijā, izmantoju vairākas tehnikas, un jo vairākas tehnikas un vairākas skolas un zināšanas es pārvaldu, jo es varu plašāk tās sniegt un dot cilvēkiem. Tā kā mana pirmā izglītība tomēr ir šī medicīna, tad cilvēka vesels ķermenis un līdz ar to arī vesela viņa visa būtība ir mans viens no tādiem galvenajiem un nozīmīgākajiem intereses objektiem. Par to es arī tālāk stāstīšu, un tātad, kāpēc radās šī ideja? Tāpēc, ka es esmu piedzimusi šajā inkarnācijā sievietes ķermenī, un es esmu sieviete kā visuma centrs, kā es to saucu, jo jebkurš cilvēks, kurš ir radies šajā pasaulē, ir saskāries ar sievietes ķermeni. Vai tas būtu vīrietis, vai tā būtu sieviete, jebkura un jebkurš mēs esam atradušās sievietes ķermenī 9 mēnešus, un sieviete no sava ķermeņa ir izaudzējusi šo jauno brīnišķīgo dzīvību, jeb jauno visumu, un tieši sieviete, viņas visi pārdzīvojumi, viņas piedzīvojumi, viņas labsajūta, viņas prieki un bēdas, viņas sajūtas un pieredzes ir tā kā ieprintējušās, jeb izveidojušas šo bērniņa ķermeni. Par šo mēs runāsim vairāk šī kursa ietvaros pie planētas Mēnesis un Saule, par to, kā rodās bērniņš, kā vīrietis ir šī sēkliņa, jeb apziņas forma, kas ienāk sievietes ķermenī, un kā sieviete ir šī augsne, kura izaudzē bērniņu. Un cik liela ir sievietes loma, un tātad šis sievietes uzdevums šeit uz zemes ir, un arī viņas atbildība ir izaugsme un garīgā pilnveidošanās, zināšana un pieredzes nodošana saviem bērniem, un arī sievišķās enerģijas un vieduma nešana pasaulē, jo mēs esam sievišķās enerģijas pārstāves, mēs esam sievietes, kuras piepilda formu, ko rada vīrietis. Un skatoties uz mūsdienu un šodienas pasauli, ir skaidrs, ka cik lielā haosā, nesakārtotībā, trauksmē, bailēs un dažādu emociju gammās dzīvo mūsdienu sievietes, jo viņas piepilda ar savu enerģiju ļoti daudzas dzīves sfēras, jomas un nozares. Mēs nevaram izmainīt visas sievietes, kuras ir šajā pasaulē, bet tā kā mēs esam sievietes,
Mēs varam izmainīt sevi, mēs varam izmainīt savus bērnus, mēs varam izmainīt bērnus, kurus mēs radam, vai mēs varam palīdzēt saviem bērniem izaugt savā viedumā un savā klātbūtnē. Un, jā, tā tad ļoti liela atbildība un ļoti liela misija un spēks glabājas katras sievietes, jeb viņas kā, kā visuma centrā. Un, protams, arī es uzskatu, ka sievietes ļoti liela loma sievietei ir harmonisku attiecību veidošanā. Tā kā, jā, ļoti lieli uzdevumi, liela atbildība un arī liels spēks, ko mēs pārvaldam, jo mēs esam vārti, caur kuru pasaulē ienāk jauna dzīvība, jeb jauns visums, caur kuru šī pasaule turpinās. Nākošais šīs prakses mērķis. Tātad, nu, vispārējos vārdos varētu runāt, ka mēs iepazīsim un izzināsim sevi un visumu mums apkārt, ja, kā mēs to darīsim, es turpināšu stāstīt nākošajos slaidos, bet tā sajūta man bija tāda, ka ar šīm praksēm mēs pietuvosimies savam patiesajam kodolam, mācīsimies just un pieredzēt, kā jau mēs to darījām ekadašī dienās, mēs mēģinājām ieklausīties un sajust savā ķermenī, mēs mēģinājām ieklausīties un sajust, kas notiek apkārtējā pasaulē, kad mēs kaut ko daram savādāk, ja, tad tās, kuras bija šajos gavēņa procesos ilgāk, un regulāri iespējams, ka sajūta, ka tajās dienās, kad mēs kavējam, arī apkārtējā pasaulē notiek dažādi procesi, ja? Tad mēs esam saistītas, jeb mēs pašas veidojam savu realitāti. Un, protams, mērķis ir dzīvot lielākā harmonijā un ar sevi un apkārtējiem, kā jau es minēju, šī mentālā veselība un iekšējais miers un stabilitāte šogad un arī turpmākos gados būs ļoti būtiska un ļoti svarīga. Radīt priecīgu un gaišu pasauli sev apkārt un apzināti soli pa solim materializēt savu potenciālu 2026. gadā, jo šis ir gads, kurā mēs reāli varam, šis ir sākuma gads šai jaunajai ērai, kurā mēs varam materializēt savus sapņus. Un no tā, kādi būs mūsu sapņi un kādas būs mūsu vēlmes, būs atkarīga ļoti lielā mērā, būs atkarīga mūsu realitāte un mūsu pasaule. Ko esam darījušas līdz šim? Tātad 2 gadus šī gavēņa grupiņa, individuālās praksēs gājām, es daudz tur, tā teikt, neiesaistījos, es devu informāciju, un šī bija tāda brīvas plūsmas grupa, kur katrs varēja izvēlēties, kā viņš dara, cik viņš dara, kādā veidā viņš dara. Mēs dalījāmies ar šo personīgo pieredzi, iedvesmojām viena otru un veidojām izpratni par šiem procesiem, kā ar kādu praksi mēs varam izmainīt lietas. Un mācījāmies sajust savu ķermeni vairāk un ieklausīties tā vajadzībās. Kā rezultātā es ļoti ceru, ka stiprinājām iekšējo disciplīnu, ja, tad, lai izturētu dienu bez ēšanas, ir nepieciešams gribaspēks, nepieciešama disciplīna, padziļinājušas sevis sajūtu jeb sajušanu, un ļoti veiksmīgi radījušas pamatu nākamajam posmam, jo šis kurs ir kā dabisks turpinājums jau iesāktajam.
Vēl par 2026. Gadu, kas tad vēl ir tik svarīgs šajā gadā, ir šī individuālā spēka apzināšanās un attīstīšana. Tātad saprast to, ka mēs katrs esam šī visuma daļa, un mēs katrs arī esam šis visums. Mūsu šūnas ir mūsu padotie, mūsu orgāni ir planētas, jeb enerģētiskie centri, ir tā teikt, stacijas, enerģētiskās stacijas, ko mēs pārvaldam dažādās dzīves jomās un izmantojam. Tātad viss ir mūsos un nav nekur tālu jāiet, nav jābrauc apkārt 7 reizes pasaulē, lai pieredzētu un izzinātu. Ir vienkārši jāiepazīst sevi, jo viss ir šeit pat un mūsos. Tātad, kas ir šis gads par sevis apzināšanos? Pirmkārt, saprast, kā es pati veidoju savu realitāti, es pati esmu pilnīga un unikāla, sevis iepazīšana, ja, drosme būt sev pašai, saprast, kas tad ir manas stiprās puses, kuras planētas man ir spēcīgas, kuras planētas man ir vājākas, ar kurām es varu veidot saikni, kuras es varu harmonizēt, kuras es varu, ar kurām es varu iet roku rokā un ar kurām man jābūt ir īpaši draudzīgai un kuras nevaru šaut pāri strīpai un tā tālāk. Ja mēs, tā teikt, iepazīstam sevi un pārvaldam šo savu brīnišķīgo instrumentu, ko es saucu par mūsu ķermeni, tad mums paverās ļoti, ļoti plašas un skaistas iespējas. Ja? Tad jaunu ceļu iešana, arī disciplīna, tāpēc, ka neko nevar panākt, ja mēs neieguldam tur kādu enerģiju. Kā jau es teicu, savas realitātes veidošana, veselīgs dzīvesveids, kas man ir pašai ļoti svarīgi, un tātad kopā sanākšanu, lai radītu. Tas viss ir par šo 26. gadu. Tātad padziļināto zināšanu grupa, tajā būs gan garīgā attīstība, ja sevis izzināšana caur kosmisko likumu izpratni un sajūšanu, tātad tas būs darbs ar šīm planētām. Jaunas prakses, tāpatās kā ekadašī dienās, mēs tātad sākšu laikam no otras puses. Priekš sevis esmu sapratusi, ka man vislabāk strādā tās prakses, kuras ir ilgstošākā laika periodā, bet nelielos daudzumos. Man nestrādā kampaņa veidīgi procesi, kad es kaut ko saņemos un es tagad darīšu, es ļoti esmu saņēmusies, un pēc tam man tas izplēna, un es to vispār vairāk nedaru. Tas varbūt ir mana īpatnība, bet es pieļauju, ka arī daudziem citiem cilvēkiem tā ir. Un tāpēc šīs ekadašī grupas tik labi strādā, jo tur ir visu laiku regulāri atgādinājumi, un tur ir tā kā tāda atbalsts un vadība. Ja? Tad mēs ejam šo ceļu kopā. Un tātad šeit arī būs tā, kad mēs iesim šo ceļu kopā un paralēli sevis izzināšanai mēs arī veiksim nelielas prakses, kas būs tā kā mazi punktiņi, kas liksies gada garumā kopā un veidos šo mūsu izaugsmi un jaunās realitātes veidošanu. Ja? Un tātad apziņas attīstība plus
plus prakse dod sevis vislabāko versiju. Tātad, runājot par veselību, tātad, lai mēs vispār varētu šo realitāti piedzīvot, lai mēs varētu būt šajā zemes dzīvē, šeit ir nepieciešams fiziskais ķermenis. Ja mēs iespējams esam dzīvojuši uz citām planētām, vai mēs atceramies dzīvi uz citām planētām, tad ne visām planētām ir fiziskais ķermenis. Zeme ir viena no tām planētām, kur šis fiziskais ķermenis ir, un tāpēc šī ir vieta, kur mēs varam ar fiziskā ķermeņa palīdzību, mēs varam iepazīt šo realitāti, iepazīt visu visumu. Šeit ķermenis ir kā instruments, un tātad, lai mēs to vislabāk varētu izdarīt, šim ķermenim pirmām kārtām ir jābūt veselam. Un veselība un laba pašsajūta nesākas pie ārsta. Nu, es domāju, ka katra šeit grupiņā esošā sieviete jau to saprot, ka tā sākas mūsu ikdienā. Tas, ko tu ēd, kā tu kusties, kā tu guli, kā dzīvo un ko tu domā. Ja? Tātad viss tas veido mūs kā personības, un tas viss ir šīs 5 maņas, kuras mums ir jāiemācās šajā dzīvē pārvaldīt. Tā ir redze, dzirde, tauste, garša un oža. Ja, tad pārsvarā ir tā, ka dažreiz mēs skatāmies to, ko mēs nevēlamies skatīties, jo kāds ir ieslēdzis televizoru, vai kāds izlec kāda reklāmā, vai šī informācija šobrīd mums ļoti, ļoti spēcīgi nāk iekšā pa ļoti daudziem informāciju kanāliem, un tas būs arvien spēcīgāk un spēcīgāk ar šo mākslīgā intelekta attīstību. Es negribu šobrīd izplūst savā vīzijā par to, kā attīstīsies zemeslode turpmākos gados, bet būs ļoti, ļoti interesanti. Bet tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai mēs ietu līdzi šim ātrajam laikam, ne tikai kā mākslīgā intelekta pavadoņi, jeb ļaujot mākslīgam intelektam pārņemt pasauli, ko viņš arī iespējams kādā brīdī vēlēsies, bet tāpatās kā ļoti strauji attīstās mākslīgais intelekts, tāpat arī cilvēka apziņa attīstās un attīstīsies tikpat strauji. Ja mums likās, ka telepātija vai šis pats čenelings vai sajūta par to, ka es varu komunicēt ar augiem, ka es varu komunicēt ar planētām, ka es varu komunicēt ar visu visumu, ka es varu saņemt informāciju no saviem skolotājiem, jeb garīgajiem pavadoņiem, ja tas agrāk likās ne tik reāli vēl dažus gadus atpakaļ, tad šobrīd jau tas arvien vairāk un vairāk ienāk mūsu ikdienā, un tas būs arvien vairāk un vairāk. Vai nu mēs ļaujamies šim mākslīgam intelektam, kurš arī vienā sekundē tev var piedāvāt visu uz zemes esošo informāciju, vai nu mēs paši arī attīstamies un pārveidojam savu apziņu, veidojam jaunus neironu ceļus un ejam šajās jaunajās enerģijās, un arī mums paverās pavisam citi apvāršņi, cita komunikācija, telepātija, gaišredzība, gaišjūtība. Tas viss ir pilnīgi un absolūti iespējams, un es tam ļoti esmu pārliecināta, ka tuvākajos gados ļoti daudz cilvēki un jau šobrīd mostās un redz un jūt un komunicē, un tāpēc arī šī grupa daļēji būs veidota tā, lai mēs ietu ātri un
no vienas puses tā kā nelieliem solīšiem, bet šis klikšķis, jeb šis mirklis, kad pēkšņi noklikšķi un atverās un sajūta parādās, var notikt jebkurā brīdī, un šīs jā, šis visums var atvērties visnegaidītākajā brīdī, tāpēc mums vajag būt, tā teikt, uz šīs frekvences un darboties, lai padarītu savu dzīvi interesantāku. Jā, ar šo visu mēs nodarbosimies gada garumā, ievērojot attiecīgos dabas ciklus, planētu aktualitātes, sezonu un arī, protams, mūsu noskaņojumu, jeb laika apstākļus, kā es tos saucu, kosmiskie laika apstākļi. Šobrīd tātad jau precīzāk pastāstīšu, ko tad mēs tieši darīsim. Šo praksi esmu iecerējusi kā praksi gada garumā, tāpatās kā ekadaši dienas. Mēs katru mēnesi aplūkosim vienu planētu, jeb kā februārī aplūkosim divas planētas, jo dažreiz kā ūdensvīra zīmei, ir šie pārvaldnieki, ir gan Urāns, gan arī Saturns. Mēs runāsim gan par Saturnu, gan par Urānu. Tātad skatīsimies šīs planētas ietekmes sfēras cilvēka dzīvē. Es jums iedošu tās pazīmes, jeb dzīves notikumus, kas norādīs uz to, ka šī planēta ir traucētā, vai mūsu dzīvē šī enerģija nedarbojas pilnīgi, vai tur nepieciešami kādi uzlabojumi. Es došu gan šīs regulārās prakses un uzdevumus. Mēs strādāsim ar konkrētu enerģiju, mēs strādāsim konkrētās dienās un harmonizēsim šo dzīves jomu un veidosim apzinātu saikni ar šo planētu, jeb kosmisko apziņu. Ja? Tātad katrai planētai ir savi skolotāji, un katra planēta ir dzīvs un brīnišķīgs organisms. Mēs mēģināsim ar viņām sadraudzēties, mēģināsim tās izzināt un mēģināsim saprast, kā tas viss ir saistīts ar mūsu dzīvi. Tātad, kā jau es minēju, šī regularitāte dod to, ka mums ir nevis šis kampaņveidīgais darbs, bet mēs ik pa brīdim mēs pievēršamies kaut kam, un mēs it kā visu laiku tādā mierīgā garā turpinam un maigi šīs enerģijas iepludinam savā ikdienā. Ja? Tātad apkārt būs ļoti strauji un dinamisks gads. Es došu arī prakses, kas palīdzēs sakārtot mentālo veselību. Tā ir gan aromaterapija, gan elpošana, gan dažādi vingrinājumi, gan no jogas, gan ajurvēdas pamatus stāstīšu, kā ar ēdienu mēs varēsim sevi harmonizēt, kā mēs varēsim ar augiem sevi harmonizēt, un ļoti daudz un interesantas visādas lietas esmu iecerējusi. Un tātad es jau atkal nedaudz novirzījos, un darīsim to regulāri un katru mēnesi. Ja? Tātad kā tad mēs to
darīsim. Ekadaši dienas mums paliks, ja tad ekadaši grupa paliks un tā turpināsies, jo ir cilvēki, kuriem iespējams šīs 2 dienas arī ir pietiekoši, un tā arī ir, ja cilvēks vēlās šo regulāro atbalstu un darbu ar sevi, arī 2 dienas ir labāk nekā nedarīt neko. Mūsu darbs, kas nāks vēl plus klāt, katrai planētai atbilst noteikta diena. Ja, ja mēs runājam, piemēram, par februāri, tad tas būs Saturns, un Saturnam atbilst sestdiena. Ja, tad katru februāra sestdienu mēs veiksim noteiktas prakses, kas būs veltītas šai Saturna enerģijai. Tās būs kā sestdiena būs kā centrālā diena. Varētu rasties jautājums, vai šajā dienā arī būs jāievēro gavēnis. Es varu pateikt tā, ka Saturns ir tāda planēta, kurai patīk gavēšana un kurai patīk ierobežojumi, kurai patīk stingrība un kārtība. Tātad, ja strādājam ar Saturnu, jā, tad es varētu teikt, ka gavēšanas sestdienās ir viena no ļoti labām praksēm, ko var veikt tieši Saturnam. Es šādu praksi esmu veikusi vesela gada garumā. Es gavēju katru ekadašī dienu un es gavēju katru sestdienu. Es varu teikt, ka mana dzīve tajā gada laikā uzlabojās ļoti un sakārtojās gan veselība, gan attiecības, gan pašsajūta un dzīves prieks uzlabojās, ņemot vērā to, ka es biju attiecīgajā periodā, kurā Saturns mani īpaši pieskatīja. Ja kāds to zina, tad tas ir sadesatī periods, un tajā ir 7 pārbaudas gadi, par kuriem es arī kādā brīdī jums izstāstīšu, kuros cilvēkam ir īpaši uzdevumi un īpašas prakses, kas viņam ir jāveic. Tātad es biju šādā periodā, un es veicu šim Saturnam atbilstošās prakses, un harmonizēju un mīkstināju viņa iedarbību savā dzīvē. Tādā veidā mēs iesim cauri katru mēnesi katrai planētai. Martā mēs apskatīsim Neptūnu, un kā otrā marta planēta ir Jupiters, bet mēs runāsim vairāk par Neptūnu, un tur arī būs varbūt nevis varbūt, bet tur būs citas prakses. Tātad katram mēnesim piemērota prakse, piemērota diena. Šajā dienā varēs gavēt, ja vēlēsies tiešām, tā teikt, nopietni pieiet šai praksē un ņemt visstingrāko un grūtāko līmeni, bet varēs arī veikt dažādus vingrinājumus, jeb uzdevumus, kas būs saistīti ar šo planētu, kas nebūtu neietvers sevi atturēšanos no ēšanas. Ja? Tad tām, kuras baidās, kurām jau 2 dienas šķiet daudz, nebaidieties, nebūs 6 dienas. 6 dienas mēnesī jāgavēs, kad vīram stāstīja, kad es gatavoju šo programmu, viņš saka, ka tu nebiedēji cilvēkus, viņi domās, ka vispār vairs nevar ēst. Nē, tā nebūs. Varēs ēst, ja vēlēsies, bet ja ir īpaši kāds nodoms, tad gavēšana ir viena no ļoti spēcīgām praksēm, kas konkrēto situāciju var uzlabot. Tā tad, kā tas viss notiks, ja? Tā tad katru mēnesi es esmu iecerējusi mēneša sākumā būs šī Zoom lekcija ar ierakstu par mēneša aktuālo planētu,
un saules gada rita aktualitātes. Ja? Tā kā es teicu, ka es esmu apguvusi dažādas zinības, un es neesmu konkrēti, tā teikt, piesaistīta nevienai reliģijai vai nevienai pārliecībai. Es apgūstu arī baltu zinības, un tāpēc, kad es dzīvoju Latvijā, un man likās interesanti arī izzināt to, ko mūsu senči, jeb latvieši, ir šeit atstājuši un kādas ir viņu zināšanas. Ja, tad tur ir ļoti daudz zināšanas par saules gada ritu, par saules gada rīta aktivitātēm, par to, kā dzīvot saskaņā ar saules ritmu. Īpaši tas svarīgi ir mums šeit, latviešiem, tāpēc, ka mēs dzīvojam Latvijā un mums Saule ir tā planēta, kuru mēs pielūdzam un kura ir bijusi no seniem laikiem mūsu mīļākais spīdeklis, ja, tāpēc, ka saulītes šeit mums trūkst, ja, un tad, ja mēs zinām, ko un kā darīt pareizi, ejot šim saules gada ritam, tad mūsu enerģija arī plūs daudz harmoniskāk un veiksmīgāk. Mēs varam realizēt savas lietas, ja. Tā tad otra būs praktiska Zoom nodarbība attiecīgā mēneša praksē, vai nu tā būs nidra joga, vai, kā es ielikusi, piemēram, tratak vingrinājuma apgūšana, kas ir dvēseles attīrīšanas prakse. Elpošanas dažādas prakses, runāsim par ārstniecības augiem, par eteriskām eļļām, par došām, par kokiem, par enerģijām, par garšvielām, to izmantošanu ikdienā, energosomatiskās prakses un daudz kas cits no manas pūra lādes. Gatavojot nākošam mēnesim šo praktisko nodarbību, es iepriekšējā mēnesī jau paziņošu, ko mēs darīsim, un tātad jums būs skaidrs, kam gatavoties, bet pa lielam būs tātad vecais scenārijs 2 ekadašī dienas, plus 4 prakses dienas attiecīgai planētai, 1 Zoom lekcija, kur izrunāsim attiecīgās planētas tēmu, lai saprastu, ar ko mēs strādājam un kurā virzienā mēs dodamies, un tad 1 praktiska Zoom nodarbība, kuru tad varēsim praktizēt visa mēneša garumā patstāvīgi. Tā, kas vēl būs? Vēl esmu ieplānojusi klātienes tikšanās siltajā laikā un kopīgu uguns rituālu. Šobrīd arī apgūstu uguns rituālu vadīšanu latviskajā tradīcijā. Tā arī ir viena ļoti jaudīga prakse, kura man ir ļoti tuva, jo es iepriekš ļoti vairākus, nevis ļoti, bet vairākus gadus braukāju uz Indiju, jo tieši šie uguns rituāli un vēdiskie rituāli, kuros notiek ļoti spēcīgas transformāciju lietas, mani saistīja kā instruments, kā cilvēkam var palīdzēt. Tad apgūstot latvisko tradīciju un apgūstot latviešu uguns rituālus, es esmu sapratusi, ka viss tas pats tiek darīts arī šeit, vienkārši tas tiek darīts latviešu valodā. Es saprotu, ko viņi tur skaita, es saprotu, ko mēs daram, un man tas iet pie sirds daudz vairāk. Un tāpēc arī vēlos jums piedāvāt arī kādu uguns rituālu atkarībā pēc sajūtas un pēc grupas vajadzībām un nepieciešamības vasarā pie sevis mājās vai kādā citā izvēlētā vietā. Vēl, ja jutīšu, ka kāda tēma ir ļoti aktuāla un man šajā tēmā pietrūks zināšanas, es pieaicināšu kādu vieslektoru, jeb kādu cilvēku, kurš vēlēsies pastāstīt. Varbūt iespējams mūsu grupā izveidosies tā, ka būs kāds cilvēks, kurš būs zinošs tieši kādā konkrētā tēmā,
par kuru mēs tajā mēnesī runāsim, tad arī varēs pieteikties un veidosim šo kopīgo ceļu interesantāk un kopā. Vēl kā tas viss notiks, esmu izdomājis, ka to veidošu WhatsApp atbalsta grupu, jo gan Facebookā man ir bijusi pieredze, kad Facebooks kaut kādus tur brīnumus taisa, tāpat man ir bijusi pieredze, ka Telegramam kaut kas tur nepatīk, un nu, viņš pēkšņi saka, ka es nevaru vairāk kaut ko publicēt. Tāpēc izvēlējos šo WhatsApp grupas formātu. Būs arī būs iespējams arī mans klātienes atbalsts, ja ir kāda nepieciešama individuāla saruna, par to vēl pastāstīšu tūlīt sīkāk. Zināšanas, kuras varēs izmantot visu dzīvi, saņemsi izpratni par sevi kā visuma daļu un izmaiņas dzīvē, kuras tu vēlies un kuras vēlas tevi. Ja, tātad šis gads ir par to, ka mēs darām, mēs veidojam savu realitāti pēc savas apziņas un savas līdzības. Tā, šeit vēl ir tātad nedaudz par šīm 4 īpašām prakses dienām veltītas konkrētai planētai, jeb tēmai, un tēmu piemēri būs, piemēram, nervu sistēmas stiprināšana. Ļoti interesanta prakse būs martā dvēseles māja, kā mēs varam ieiet savā dvēseles mājā, kā mēs varam mainīt savu realitāti. Tā ir ļoti interesanta prakse. Ar to vēlos ar jums padalīties. Protams, fiziskā spēka uzlabošana, dažādi vingrinājumi, kas būs vairāk aprīlī, kas ir Marsa, jeb aktivitātes mēnesis, dzīves baudīšana un apzinātā gatavošana. Iespējams, ka padalīšos ar jums ar kādām savām receptēm vai uzaicināšu kādu ajurvēdas vai kāda veselīgas gatavošanas guru, lai pamāca mums kādas lietas. Tas varētu būt maijā. Tālāk darbs ar augiem, ārstniecības augiem, tēju vākšanu, dažādu ārstniecības preparātu gatavošanu. Jau vairākus gadus gatavoju pati augu izvilkumu seļā, gatavoju oksimelus, gatavoju dzeru tējas sēni un kefīra sēni un vēl visādus brīnumus. Dalīšos ar to, ko es zinu, ko es daru. Lēnām, pamazām, katru mēnesi būs kaut kas jauns un interesants, un tā tālāk, un tā joprojām. Ja? Tātad katram mēnesim atbilstoši. Ko es gribu pateikt, ka es šo esmu iecerējusi kā tiešām ceļojumu pie sevis un kā transformācijas telpu un iespēju dzīvot apzinātāk un jaunu ieradumu un realitātes veidošanu, lai mēs saprastu to, ka sieviete ir kā visuma centrs, un tu esi šī sieviete, tu esi visuma centrs, un tu radi savu pasauli. Tātad dalības formāts. Ir iespējams doties visa gada ceļojumā kopā ar mani, tāpat kā Ekadaši grupiņā, vai nu izvēlēties konkrētu mēnesi, kura enerģija visvairāk rezonē ar tavu konkrēto dzīves posmu. Ja, tātad, kā jau es teicu, es katra mēneša beigās ziņošu par nākošā mēneša aktivitātēm, par tēmu un tā tālāk.
varēs izvēlēties piedalīties šajā mēnesī, varēs izvēlēties teikt, oi, nē, šis man neinteresē, vai šobrīd nav tāds laiks, un šobrīd es veltu savu uzmanību kaut kam citam. Tā tad brīva izvēle iet savā ritmā, savā dziļumā, savās iespējās. Un tātad dalības maksa ir iepazīšanās cena pirmajai grupai ir simboliska, tie ir 21 eiro mēnesī, kas man liekas ļoti samērīga un cena par to, par tām zināšanām, ko jūs saņemsiet, un es ļoti ceru, ka tas jums nav par daudz, jo šo ceļu es arī iešu pirmo reizi šādā veidā, un es nevaru vēl pateikt, cik daudz man, cik daudz man atvērsies, kādas zināšanas es jums nodošu, bet varu teikt, ka vēlme un iespējas ir ļoti plašas. Tā kā ļoti domāju, ka šis kurs būs ļoti interesants. Vai arī, ja jūs zinat, jā, es gribu un es piedalīšos un man nav jautājumu, tātad es vēlos jau 6 mēnešus iegādāties šo kursu, tātad ir 108 eiro. Un, ja es zinu, es apņemos jau visu gadu iet šajās praksēs, tātad šie ir 200 eiro. Tātad tas ir par dalības maksu. Un pieteikšanās no šī brīža ir atvērta. Ļoti priecāšos iet šo ceļu kopā, jo arī man tas šādā formātā būs pirmo reizi. Tā kā radīsim savu realitāti kopā, iesim kopā, apgūsim zināšanas, iepazīsim sevi, mainīsim pasauli un dzīvosim savu labāko versiju. Tātad pirmā nodarbība būs 6. februārī 6:30. Un, kā jau minēju, mēs runāsim par Saturnu, par karmas pārvaldnieku, par to, kāpēc mēs vispār šeit esam, visi šeit uz Zemes. Ja? Tātad Saturns mums parāda to, kas ir mūsu, tā teikt, lietas, kas mums šeit ir jāizdara un kas mums šeit ir jāiemācās. Kāpēc karmas pārvaldnieks ir izvēlējies, lai mēs nāktu šeit šobrīd uz Zemes tieši šādā veidolā, tieši šādā izskatā, komplektācijā, ģimenē, attiecībās un tā tālāk. To visu nosaka Saturns. Tāpat arī ir Urāns, kurš ir manā uztverē, šis ir kā process, kurā apvienojas vecajo padomes, jeb viedo padomes, kuras varbūt esiet dzirdējuši par tādu garīgajā pasaulē, ka tu ej uz skolu, jeb tu mācies, jeb tu tiecies ar saviem padomniekiem, lai tu labāk sagatavotos savai zemes dzīvei, tu studē scenārijus un skaties, kā un kas tev viss šeit būs sagatavots. Par to ir Urāns kosmiskajā līmenī atbild, un manuprāt, šī ir arī ļoti interesanta tēma, par ko runāt, jo arī Urāns šogad būs tā planēta, kura aprīļa beigās mainīs savu zīmi un ieies Dvīņa zīmē, un tas nozīmē, ka šī komunikācija būs ļoti ātra un daudzpusīga un dinamiska un gaisīga.
un interesanta un viss jaunais un neparastais un tā tālāk un tā tālāk. Vēl februāris ir ļoti interesants mēnesis ar to, kad februārī ir 2 aptumsumi. Arī katru mēnesi jūs saņemsiet astroziņas, ja būtiskākos astroloģiskos notikumus. Arī jums stāstīšu par šo saules gada ritu latviskajā tradīcijā. Februārīs arī ir meteņu laiks, jeb laiks, kurā mēs veicam gada plānošanu. Tas nav 1. janvāris, un tāpēc bieži šajā laikā radītie projekti un radītie plāni ātri izčākst vai nekas tur nesanāk, tāpēc, ka šis nav laiks, kurā ir jāliek jaunie pamati, tāpēc, ka saulīte ir tikko izcēlusies no tumsas valdīšanas perioda un pagriezusies atkal uz savu kāpšanu kalnā, un viņai vēl nav pietiekoši daudz spēka, lai iedotu to mūsu šo dzīvošanas jauno plānu realizācijai. Ja? Tātad ir jāpagaida, lai saulīte ieskrienās, un janvāris ir pavisam par citu tēmu, jo tas ir Saturna pārvaldnieks. Janvārī mēs saņemam sava karmas pārvaldnieka nolemtos augļus. Ja? Tātad šobrīd arī mēs esam 2 gadus veikušas šo gavēšanu, apzināti strādājušas. Es esmu vadījusi šo grupu, un šobrīd es esmu gatava iet tālāk un dot vairāk un dalīties ar vairāk zināšanām. Ja? Tad Saturns ir šī planēta, kura dod šo zaļo gaismu kaut kādām lietām notikt. Tie jau ir augļi, tas nav jauns iesākums. Ja? Tad tālāk jau februārī ir šī kopā sanākšana, šī tā teikt, jau virzīšanās šajā jaunajā izvēlētajā ceļā. Un februārī vēl stāstīšu par gada plānošanu. Ja? Tad kā mēs pa mēnešiem mēs varam salikt būtiskākās lietas. Vēl ko gribu pieminēt, arī vediskajā tradīcijā ir Šivas nakts februārī, kas ir viens no spēcīgākiem gada mirkļiem apziņas transformācijai. Tas ir tā saucamais Mahašivaratri. 2024. gadā es biju Indijā šajā laikā Sadguru āšamā, kur piedzīvoju šo notikumu kopā ar vairākiem simtiem tūkstošu svētku apmeklētāju. Pastāstīšu par šo praksi. Vēl būs ļoti būtisks notikums planētu pārējas, jeb lielais Saturna un Neptūna savienojums, kas būs punkts, no kura sākoties mēs varēsim manifestēt savus sapņus. Liels notikums, liels savienojums, stāstīšu par to februārī. Kā notiek pieteikšanās? Tātad rakstiet man uz e-pastu furmane.agnese@gmail.com vai sūtiet ziņu uz telefonu 2941 4102. Tas ir par šo manu gada plānu, par to, kā esmu to iecerējusi. Man šķiet tas ļoti interesanti. Ja kādam vēl tas šķitīs interesanti, es ļoti priecāšos un labprāt ar jums iešu šo ceļu kopā. Jā, vēl individuālās prakses un konsultācijas. Ja, tad šī kursa laikā katrs, kurš vēlēsies individuālo astroloģisko konsultāciju, varēs to saņemt ar 30% atlaidi.
Un no maija vai jūnija būs pieejams arī aroma testa konsultācija ar piemeklētiem individuāliem metrisko eļļu dziednieciskiem maisījumiem, konkrētas problēmas vai jau planētas harmonizēšanai, un arī apgūstu skaņu terapiju un varēšu piedāvāt skaņu terapijas sesijas, bet par to es vēl ziņošu. Tas ir vienkārši provizoriski plānā. Tas, ko jau zinu skaidri, ka varēšu piedāvāt šo astroloģisko konsultāciju, lai individuāli katrs varētu iepazīties ar savu planētu izvietojumu, ja tas būs aktuāli. Un vēl šis nav vienīgā mana iecerē, tie ir vairāki nākotnes plāni, bet ar vienu jums padalīšos ar vienu, un tā ir biedrības sieviete kā visuma centrs izveide, biedrības sieviete kā visuma centrs izveide. Kā dalībniece tu varēsi kļūt par šīs biedrības biedri. Šo biedrību vēl neesmu izveidojusi, bet ir tāds mērķis izdarīt to šī gada laikā, lai stiprinātu sievietes iekšējo spēku, pašapziņu, labbūtību, lai veidotu kopīgus pasākumus, izglītotu, iedvesmotu un praktizētu, darītu, dalītos un atbalstītu viena otru. Iespējams, kad varēsim sanākt kopā reizi mēnesī un tikties apļos, kur izrunājam savas problēmas vai kādā citā formātā. Šī tēma vēl ir, tā teikt, gaisā, un ja kādai ir ideja, kā to labāk darīt, vai ja kāda grib piedalīties aktīvāk šīs idejas realizēšanā, ļoti priecāšos un gaidīšu ieteikumus un ierosinājumus. Šī ir vēl viena ideja, kuru vēlos šogad realizēt. Un noslēgumā gribu teikt, ja jūti aicinājumu iepazīt sevi dziļāk, dzīvot saskaņā ar visuma ritmu, būt savā centrā un apgūt daudz ko jaunu un aizraujošu, tu esi gaidīta. Būšu ļoti, ļoti priecīga iet šo ceļu kopā un piedzīvot šo piedzīvojumu kopā ar tevi. Paldies par uzmanību. Tas šovakar šajā sakarā būs viss. Sīkāku informāciju var izlasīt par mani mājaslapā www.astrologe.lv. Kā jau es teicu, pieteikšanās ir rakstot uz manu e-pastu furmane.agnese@gmail.com vai arī rakstot uz telefonu 2941 4102. Un, jā, tā tad, ja interesē, iet šo ceļu kopā, gaidīšu jūsu ziņu. Paldies šovakar par uzmanību. Es izslēgšu ierakstu.